Latviešu tautas deja. Otrā lekcija – Vēres. Sākam lekciju. Pirmajā sadaļā apskatīsim mācītāju, ceļotāju un pētnieku aprakstus par mūsu tautas dejas prasmēm. Patiesībā tekstu no tiem laikiem ir daudz vairāk. Te būs tikai daži raksturīgi piemēri, gan pozitīvi, gan arī netik ļoti. Tallinas tolaik Rēvelis mācītājs Rusovs savā hronikā apraksta Livonijas karus. Hronikā neliela vieta atvēlēta arī Vidzemes latviešiem, un kā protestants Baltazars vēršas pret vidzemnieku diešanu, lekšanu un jautrību, kas radot tik lielu troksni, ka normāls mācītājs varot zaudēt samaņu. Jā, starp citu, Rīgā Čiekurkalnā ir Rusova iela. Ārsts un farmaceits Lubenovs mums svarīgs ar to, ka rakstīja savu ceļojumu dienas grāmatu. Reiz Ziemassvētkos ceļotāji atraduši naktsmītnes kādā Kurzemes ķoniņciemā. Tur Lubenovam ļauts piedalīties veļu mīlestā un arī vērot, kā visu nakti vietējie dejojuši. No rakstītā var noprast divus norišu veidus. Pirmais – tūlīt pēc mīlesta, dejošana turp un atpakaļ, tātad no uz priekšu, atpakaļ. Otrs norišu veids, ko savā dienas grāmatā aprakstījis Lubenovs, ir dejošana ap galdu. Viens no 5 Rīgas jezuītu kolēģijas tēviem Stribings savulaik apceļoja Rēzeknes un Ludzas stārastijas. Viņam par to bija jāraksta atskaiti, un tur viņš ierakstīja, ka senās pagānu ierašas, un tai skaitā arī kora deja dziedāšanam svētajiem kokiem, ir saglabājušās pat vēl daudzus gadus pēc kristietības ienākšanas šajā zemē. Ar ļoti bargām liecībām par latviešu dancošanu un lēkāšanu Ziemassvētkos izceļas mācītājs, vēsturnieks un Kurzemes superintendants Einhorns. Kā vēsturnieks sarakstījis pat 2 pētījumus par latviešiem, miris Jelgavā dedzīgas prediķodams uz baznīcas kanceles tā kunga 1655. gadā. Lencas prediķu grāmata pār tiem svētdienu un svētku evaņģēlījumiem tām latviešu kristītām draudzībām par labu iztaisīta ir sarakstīta latviešu valodā. Tomēr Vidzemes ģenerāls superintendentam nereti nācies prediķot tukšiem soliem, un kā gan ne, palasiet, ko viņš raksta par mums latviešiem. Merķelim Rīgas centrā ir iela, Rāmavā ir Merķeļa mūža, un pastmarka arī Merķelim ir, un pie tam nu pat esot izrakts galds, pie kura Merķelis rakstījis slaveno darbu par mūsu tautu. Un kā gan ne, ja viņš tik sirsnīgi un jauki atsaucies par to, kā latvieši dejoja un dziedāja kāzās pie vijoļu un dūru skaņām. Filosofijas maģistrs Petrī 18. gadsimta beigās strādāja Igaunijā par mājskolotāju. Viņam ir vismaz 10 grāmatas un ļoti daudz rakstu periodikā par vēsturi, etnogrāfiju un novadpētniecību. Lielākā daļa viņa tekstu ir par Igauniju, bet arī par latviešiem viņam ir ļoti interesanti novērojumi. Piemēram, Petre norāda, ka latvieši dejojot ne tikai abi dzimumi, bet arī vīrietis ar vīrieti un sievieti ar sievieti. Nolasīšu nelielu fragmentu no teksta, kad maģistrs Petrī jau bija kļuvis par doktoru Petrī 1809. gadā. Mūžas ļaudis labprāt pavadot saviem kungiem nezinot naktis no svētdienas uz pirmdienu krogos pie mūzikas un dejas. Šajās, kā arī citās ļaujas svētku un kāzu dejās, tauta varot netraucēt izteikt savu prieku un bēdas, bet dejas raksturs tūdaļ mainoties, ko līdz latviešus novērojot kāds nelūgts svešinieks, katrs solis, katrs lēciens, katra kustība, katrs skats izpaužot biklumu, neuzticēšanos, rūpes, īgnumu un spaidus. Pat tie, kas jau vairāk iedzēruši, protot sevi savaldīt, ja viņi neesot vieni paši ar saviem tautas brāļiem. Izteiksmīgi, vai ne?
Latvieši esot rupji un pavisam neesot galanti pret jaunavām, kuras viņas savā brutālajā jautrībā iedami rotaļās, grožot, sitot, purinot, apgāžot un mocot tūkstošu veidos. Viņu dejas esot savādas un bez īsta nacionāla rakstura. Katrs dejojot pēc savas izdomas, esot tādas dejas, kuras uzskatāmas par smieklīgu locīšanos. Turpretīm esot arī citas, kurām netrūkstot nec elegances, nec arī noteiktības. Vai zināt, kas šo sarakstījis? Augstdzimušais grāfs François Gabriels Debré, kurš kā franču diplomāts Bavārijas karaļa dienestā apmeklēja arī Krieviju un, acīm redzot, būs nokļuvis kādā latviešu danču vakarā. Tomēr man patīk viņa rakstītais, un vai zināt, kādēļ? Tas norāda, ka latviešu puiši mācēja ļoti koncentrēti par mūsu tautas deju māk izteikties vācu geogrāfs, ceļotājs un kartogrāfs Kols. Vien daži teikumi, bet cik lielisks raksturojums gan par temperamentu, gan par dejas dabu, gan par sīkajiem dejas soļiem, roku, galvu, kustībām vai trūkumu. Interesanti, ka ir raksturots mazais sīksolītis, tātad teciņu solītis, lakatiņi, kurus meitas lieto dejošanā un priekšautus, bet to arī citas tautas lietoja tajā laikā. Visinteresantākais man šķiet puišu raksturojums, kuri neskāpies apmet garos vārku stūrus. Ko uzdomā, lai labāk varētu redzēt dejā saliektos ceļus. Kapitel 18 Musik und Tanz Alterno terram cavati und pede. Die musikalischen Instrumente der Letten stehen noch ungefähr auf derselben Stufe der Ausbildung, auf der sie in Arkadien standen, als Merkur dort die Schildkrötenschalen mit Saiten überzogen. Ein Liedchen, mit dem sie häufig diesen Gigot begleiten, fängt so an. Tagaden, pastelneke danza, sitzar cursum, sitzar seciem, sitzar bassam kajam. Das heißt, am heutigen Tage tanzen die Pastelneken, diese auf Schuhen, diese auf Strümpfen, andere auf bloßen Füßen. Hupels bija mājaskolotājs Rīgā, pēc tam mācītājs vairākās draudzēs Igaunijā. Atšķirībā no citiem mācītiem vīriem, viņš bija arī vēsturnieks un folklorists. Viņa apjomīgais darbs topogrāfiskas ziņas par Vidzemi un Igauniju publicēts pat 3 sējumos. No viņa rakstītiem tekstiem var diezgan daudz izlobīt par mūsu senču dejas prasmi. Cieņā noliecu galvu un saku: paldies, doktor Hupel, par jūsu devumu latviešu sadzīves dejas izpētei. Kā redzam, laikā no 16. līdz 19. gadsimtam diezgan daudzi ir izteikušies par latviešu deju, bet atklāšu noslēpumu. Šie nebūtu nav visi, patiesībā ir daudz vairāk tekstu par mūsu senču dejas prasmēm. No gadu simtiem, varbūt pat tūkstošiem ilgi krātajām tautas dziesmām mēs diezgan daudz varam uzzināt par dejošanu, par to, kas dejoja, kā dejoja, ar ko dejoja un kādēļ dejoja. Tautas dziesmas šajā lekcijā iedalīsim 3 lielās grupās. No gadskārtām mums svarīgi Jāņi un Ziemassvētki. Mūža godi, visi 3 mūža godi mums būtiski. Sakrālās dziesmas, kas tās? Tās ir par mūsu mīļo dieviņu, par laimu, par māru, par debesu dievībām, kā pērkonu, sauli, jā,
un par dieva dēliem un saules meitām, jo viņi visi taču dejo. Visās 3 grupās mums svarīgas tikai tās dziesmas, kuras mums palīdz izprast, kā mūsu senči raksturoja savu dejas izjūtu. Kā redzam, gadskārtās ir runa par danča bērniem un par ļoti daudziem danča bērniem, kas staigā apkārt un gaida tos kukulīšus, kad viņus cienās. Mūža godos, priekš kam kurpes jāšuj, ja ar tām nevar nodejot, ja neaicina uz kāzām, vai nevar padejot? Dejas maģijas jomā. Iedomājamies dieva dēli, saģērbušies biezos odra bebra kažokos un danco un ved danci, tad, kad sauli kokli skandina austiņā sēdēdama. Vai varat iedomāties to skatu? Ko tautas dziesmas saka par dejošanu gadskārtās? Pirmkārt jau ir tādi danču bērni. Tie nāk Jāņos un Ziemassvētkos. Savukārt dzīvnieku tēli ir ļoti koši aprakstīti, sevišķi labā izceļās, labā nozīmē kūmeļš, gailis, āzis kā vislabākie dejotāji, bet arī citi neatpaliek, pat lācis ir diezgan labs dejotājs. Kas vēl dejo? Protams, arī Mārtiņa bērni ķekatnieki, talkas māte iet pa priekšu ar savu steberi dejodam, jumes ar jumaliņu pārītī dejo, saimniece jādejo metenīša un mārtinīša vakarā. Ko tautas dziesma saka par deju 3 galvenajos cilvēka mūža godos – vārda došanā, precībās un bērēs? Vārda došana saistās ar rituālu, kuru sauc par pādas dīdīšanu. To veids kūmes, krusttēvs, krustmāti, vairākas kūmes, viņiem jābūt bagātiem, turīgiem un, protams, viņiem arī jāmāk dejot un dancināt mazo bebīti. Ja tas nesanāk, ja kaut kas dzīvē nesanāk, tad vainīgs ir krusttēvs un krustmāte. Precības, kāzas, laulības, lai kā mēs sauktu, ir lielākie mūža godi cilvēkam. Tautas dziesmas diezgan detalizēti stāsta par katru no precību norisēm, sākot jau no māsas atvadu rotaļu vakariem. Protams, arī tāda lieta kā pēdu iedejošana notiek. Jaunā pāra dancināšana arī mūsdienās ir zināma. Svētības došana, ko dod visa ģimene, visa saime jaunajiem jau ir mazāk pazīstama. Lūk, 3 dejas dziesmu paraugi, kuri gadsimtu atpakaļ jau bija publicēti Latviju dainās. Pirmajā paraugā, kur runa ir par māršu, notiek pēdu iedejošana, jo viņai jāsteigā pa tām takām, kur viņa steigās jaunajā mājā, un tas jādara īpaši vieglā solī. Otrajā savukārt mēs runājam par to, kā dejo puiši un kā atšķirās meitu dejošana. Trešajā paraugā skan aicinājums dieverim dancināt savu māršu, kādu deju viņi dejos, taču cimdu deju, tas taču ir norādīts. Tā nu esam nonākuši līdz pēdējiem mūža godiem. Ja domājat, ka nav saglabājušās ziņas par mūsu senču dejas kultūru, tad maldāties. Pirmajā piemērā mēs redzam, ka tiek iznīktas māsiņas pēdas. Gluži kā nomirstot, tā kāzās rituāls ir viens un tas pats. Otrajā piemērā mēs redzam, ka bārenīte aptek mātes kapu raudādama, nevis sēž un žēlojas. Tagad sekos 3 dejas dziesmas, kurām jūs varēsiet pielikt savu nobeigumu. Vērojam uzmanīgi un varbūt dziedam līdzi.
Pēdējo izsaimniece meitenīša vakarā, pēdējo izsaimniece meitenīša vakarā, laidējoja. Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi preciniek. Ģērbies saule sudrabota, nu brauc tavi preciniek. Kam tie zirgi, kam saule grieza zelta riņķi līgo, Jāņa tēva pagalmā līgo. Līgo, līgo, ralala, līgo, līgo, ralala, līgo. Te bija tās īss, virspusējs pārskats par to, ko mēs varam uzzināt par dejošanu no mūsu tautas dziesmām. Dziļāk raksim 3. lekcijā, kad runāsim par mūsu dejas valodu. Šajā lekcijas sadaļā noskaidrosim, vai tradīciju aprakstus var izmantot, lai kaut ko vairāk uzzinātu par mūsu tautas deju. Vispārīga interese par senatni Eiropā sākās pēc Napoleona kariem. Citviet jau sāka veidoties nacionālas valstis, bet ne jau nu Krievijas impērijā, kuras sastāvā Latvija toreiz bija. Tomēr latviešu inteliģents izdeva laikrakstus gan Pēterburgā, gan Rīgā, gan citur, un tur arī šad tad jau varēja 19. gadsimta beigās atrast informāciju arī par tautas deju. Rīgas latviešu biedrība daudzus gadus vāca tradīciju aprakstus, un tos izdeva Rīgas latviešu biedrības zinību komisijas rakstu krājumos. Viena no priekšrocībām, kas Rīgas latviešu biedrības biedriem, ir iespēja turēt rokās un lasīt savas biedrības pirms gadsimta izdotos rakstu krājumus. Pirms 2. pasaules kara un vēl kara laikā iznāk salīdzinoši daudz dažādu tradīciju aprakstu grāmatu. Tās izdod gan latviešu folkloras krātuve, gan neatkarīgi izdevēji. Interesanti, ka 90. gados šīs grāmatas tiek vēlreiz izdotas jau daudz lielākās tirāžās, bet tāpat tās tika pilnībā izpirktas. Tagad nocitēšu nelielu gabaliņu no austruma grāmatas. Tur pa vidu ir 4 rindas, kuras nelasīšu, bet varbūt jūs varat iedomāties, uzminēt, par kurām 4 rindēm autors te runā. Dejošana latviešiem bija goda lieta, kas neprata diet, tas nebija dižu radu. Tagad ir 4 rinda. Labam dejotājam, it sevišķi labietim, vajadzēja būt zabakos. Ar vīzēm vai pastalām nav ražana dejošana. Dejojot vajadzēja šķindēt piešiem un sasitot laukstas skanēt gredzeniem. Tagad sako 4 rindēm. No dejošanas veiksmes tautu dēli noraudzījās sev līngavas. Deju laikā stingri raudzījās uz kājām, cik katra meita tās veikli liek. Ja to dara veikli, tad arī tās būs uzmanīgas savā darbā un dzīvē. Atkal 4 rindēm. Liels gods bija tiem dēliem un tām meitām, kas prata skaisti dejot. Tos visi mīlēja un par viņiem priecājās. Te es nolasīšu tomēr. Ekur meita danci grieza kā to vasku ritentiņu, ekur puiši raudzījās kā palēki vanadziņu. Biruta Senkeviča 39 radošu darba gadu laikā sarakstījusi vairākas grāmatas par mūsu godiem. Tautas dejai tur nebūtu nav ierādīta pēdējā vieta. Latvijas universitāte var lepoties, ka bija pati pirmā, kas izdeva šādas brošūras, un to izdarīja neviens cits kā Pedagoģijas fakultātes skolēnu mākslinieciska estētiskās audzināšanas zinātniska pētnieciskās nozares laboratorijas jaunie zinātnieki. No plānajām gadskārtu tradīciju brošūriņām drīz vien izauga 4
gada laiku grāmatas, kas noderēja folkloras stundu un balto stundu skolotājiem. Ar to vēl nebija gana, drīz vien tapa arī gadskārtu grāmata, kuru var uzskatīt par folkloras antoloģiju, un tā bija tik veiksmīga, ka ieguva vairākas balvas un arī atdarinātājus. Interesantu vastalauju tradīciju publicējusi Edīta Olupe savā grāmatā. Jūrmalas zvejnieku ciemos bijis pieņemts daudz dziedāt, atsevišķi sēdējuši vīrieši pret sievietēm un tik dziedājuši, bet, kā dziesmas beigušās, veduši mājās muzikantu un dansojuši. Citā tradīciju aprakstu grāmatā Senā gadskārta, ko sarakstījusi Māra Šterna, manu uzmanību pievērsa putnu dzinēju dejas prieks, kad tie pēc rituāla gāja mājā dziedādami un dejodami. Kopumā jāteic, ka 90. gadu grāmatās ļoti bieži pieminēta kāda dejošanas tradīcija, bet bez dziļākas analīzes vai kāda padoma, kā to mūsdienās mēs varētu reproducēt. Daudzos tradīciju aprakstos uzsvērta skaļa dejošana, kāju rībināšana, dimdināšana, plaukšķināšana, šķindināšana, kā arī lēkāšana, arī kāju augsta cilāšana. Šādu uzvedību pētniece Janīna Kursīte saista ar pasaules pārradīšanas simbolisku atveidu. Pētniece Janīna Kursīte savā grāmatā Kāzas Latgalē apraksta daudzas un dažādas kāzu tradīcijas. Viena piesaistīja man uzmanību. Līgava, kuru nu jau sauc par vedeklu, dejo ar veciem cilvēkiem. Kā jūs domājat, tikai ar vīriešiem vai varbūt arī ar sievietēm? Aizraujoša dzīves stāsti ir publicēti Meģņevas etnogrāfiskajam ansamblim veltītajā grāmatā. Starp tekstiem par ikdienišķiem 20. gadsimta 50. 60. gadu notikumiem atrodami arī dejošanas tradīciju apraksti. Marģera un Māras Grīnu grāmata Latviešu gadskārta un godi atmodas laikā bija varbūt visiekārojamākais trimdas izdevums. Latgaliešu tradicionālā kultūra un tai skaitā horeogrāfiskā folklora ir pievērsusi divu atšķirīgu 19. gadsimta beigu folkloras krājēju uzmanību. Pirmā ir Stefānija Balēviča pēc precībām ar poļu muižnieku Lanovska. Viņa ir izdevusi grāmatu, kurā min arī to, kā latvieši dejo, un viņas vērtējums nav pozitīvs latviešiem. Otrs 19. gadsimta beigu folkloras vācējs ir Eduards Volters. Rīgā dzimis vācu aptiekāra ģimenē, pats sevi uzskatīja par latvieti. Viņš savus folkloras vākumus izdeva Pēterburgā, un Pēterburgā arī laikrakstā Dienas lapa publicēja diezgan daudz interesantu ziņu par latviešiem, ja brauca ekspedīcijā uz Latgali un arī uz citiem novadiem. Pateicīgie viļānieši pie mājas, kur Stefānija dzīvoja, pielikuši goda plākstu. Man nav zināms, vai rīdzinieki ir kaut kā atzīmējuši Eduarda piemiņu. Šajā jau 3. lekcijas sadaļā noskaidrojām, ka ļoti daudz un dažādu tradīcijas aprakstu, kurus noteikti var izmantot praktiskajā darbībā, un nu laiks doties uz 4. lekcijas sadaļu, kurā apskatīsim horeogrāfiskās folkloras pierakstus. Šajā horeogrāfiskās jeb deju folkloras pierakstu sadaļā
nerunāsim. Lasīsim tekstu, aplūkosim attēlus un baudīsim skaisto latviešu tautas mūziku. Šajā horeogrāfiskās jeb deju folkloras pierakstu sadaļā nerunājām par to, vai mūsdienās var pierakstīt deju folkloru. Laikam jau var, jūs teiksiet, un tas ir pareizi, bet lekcija jau ir par vērēm, par avotiem, no kuriem mēs varam smelties jaunas zināšanas, jaunu pieredzi un izmantot to mūsu ikdienas vai svētku notikumos, dejošanā. Tautas mūzika ir dzīva mūsdienās, un tā ir cieši saistīta ar tautas deju, bet tautas mūzikas materiālu ir daudz vairāk nekā mēs mūsdienās lietojam. Tie glabājas folkloras krātuvē un, protams, arī daudzās publikācijās, bet kā tie tur nokļuvuši? Pat tad, ja komponists Jurjānu Andrejs nebūtu sacerējis nevienu no saviem 17 simfoniskajiem darbiem, nevienu no savām 130 tautas dziesmu apdarēm, bet tikai izdevis 6 latviju tautas mūzikas materiālu burtnīcas, vieta izcilāko latviju tautas dēlu pulkā viņam būtu garantēta. Varbūt muzikologi un etnomuzikologi ir noskaidrojuši, kā Jurjāna Andrejam ienāca prātā vākt tautas mūzikas materiālus un vēl pievērsties tautas dejai. Mana versija ir tāda, ka tāda bija tā laika mode. Piemēram, Leošs Janāčeks Morāvijā tāpat vāca muzikālo folkloru un arī izdeva gan tautas dziesmas, gan tautas dejas. Laikam jau Danču draugiem vismīļākā ir 5. tautas mūzikas materiālu grāmata, bet te jāievēro arī tāds Jurjāna Andreja teiciens, ka īstās tautas deju melodijas meklējams vispārīgi tautas dziesmu melodijās, tāpat kā rotaļas senās dejas tika dziedātas. Bet man visvairāk patīk viņa sacītais par džīgu, jeb žigu, par to, kā tiek uzvests no veikaliem dejotājiem ļoti graciozi ar izrotājumiem, ko izdara kājas piesitot. Vai varat to atkārtot, kā Jurjāns raksta?
To, ka visa Jurjānu ģimene ir bijusi muzikāli apdāvināta, zina katrs muzikāls cilvēks. Tomēr ne katrs zinās, ka jaunākais no brāļiem Jurjāniem Pāvuls arī gājis Andreja pēdās un izdevis tautas mūzikas materiāla grāmatiņu, kas noderīga dejotājiem. Vismaz tikpat lieli nopelni kā Jurjānu Andrejam tautas mūzikas materiālu krāšanā, vākšanā un publicēšanā ir Emīlim Melngailim. Savdabīgā valoda, oriģinālās domas par to, kā jādejo un kā dejojuši, noteikti ir vērtas, lai ieklausītos ne tikai danču draugi, bet arī danču muzikanti. Melngailim ir daudz labu domu, kā skaņotā senatne atdarināma. Kādā no nākamajām lekcijām noteikti pie tā būs jāatgriežas. Attēlā mēs redzam, ka Melngailis iesaistīja folkloras vākšanā arī savu dēlu. Ja Emīla Melngaļa vārds mums labi zināms vai vismaz dzirdēts, tad par Andreju Krūmiņu reti kuri zin, bet viņa nopelni tautas mūzikas folkloras vākšanā ir nemazāki kā Emīla Melngailim. Un te jāpievērš uzmanība tādam faktam, ka Melngailis diezgan daudz piezīmju veltījis tam, kādā veidā tā dejošana notikusi pie katras melodijas un daudz citu interesantu domu, bet Andreja Krūmiņa domas vai vērtējumi nav atrodami nevienā viņa pierakstā. Interesanti, kāpēc tā? Atbildi, kāpēc Andreja Krūmiņa bagātīgajā tautas mūzikas materiālā nav dēļas aprakstu, var daļēji atrast šajā vidējā attēlā. Lieta tāda, ka pagājušā gadsimta 50, 60, 70 un pat 80. gados folkloras krātuvē bija prakse veidot kompleksās ekspedīcijas, kamēr viens pierakstīja melodiju, cits tautas dziesmas tekstu, cits tradīcijas aprakstu, un, ja līdzi bija horeogrāfijas speciālists, tad tas rakstīja deju aprakstus. Kas var būt labāks par iespēju klātienē, dzīvā saskarsmē klausīties tautas mūziku, ja nu vienīgi labs ieraksts? Gadsimta laikā attīstoties skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas tehnoloģijām, protams, pieauga arī materiālu skaits, kas nokļuva folkloras krātuvē, bet ne tikai. Tautas mūzikas ierakstus veica arī Radiofons, Latvijas Universitāte, Latvijas Mūzikas akadēmija, sabiedriskās organizācijas un daudzas privātpersonas. Izklausās jau ideāli, vai ne? Tikai kā 80. gadu vidū teica Artis Kumsārs, katru gadu Kapu kalniņā aiziet viens tautas dziesmu sējums. Tā bija 5. sadaļa, kuru mēs apskatījām tautas mūzikas materiālu vācējus, krājējus, publicētājus un arī ierakstītājus. Šajā lekcijas sadaļā pārcelāsim foto, kino un video materiālus. Sāksim kronoloģiskā secībā. Tikai apgrieztā kārtībā. Sāksim skaitīt no šī 2023. gada vasaras. Laikam jau visiem vēl dzīvā atmiņā krāsainie un košie deju svētki Daugavas stadionā. Bez tam notika dejošanas priekšnesumi arī lielajā estrādē un citās vietās. Tomēr tā nebija tautas deja, par kuru mēs runājam šajā lekcijā. Tautas deja 2023. gada dziesmu deju svētkos tomēr bija klātesoša tikai citā vietā un citā laikā. Mūsdienās danči nokļuvuši arī dažādu pilsētu un pagastu svētku programmās. Pēc katriem svētkiem sociālajie tīkli ir pilni ar fotogrāfijām un īsiem video fragmentiem.
Ziemas saulgriežos redzam, ka dancinātāji parasti ir maskota ļaudis. No fotogrāfijām varam uzzināt par dažādiem jauniem rituāliem, piemēram, Jāņos. Kā arī noskaidrot, ka populārākās vietas, kur notiek Jāņu svinēšana, ir Rīgā Dzeguškalns un Turaida. Tautas danči notiek arī dažādās publiskās vietās, tai skaitā Krogos. Atpūtas centrā Lido gan kādu laiku jau tie ir apstājušies, bet cerams, ka atgriezīsies atkal un katru nedēļas nogali varēs tur uzdancot, tāpat kā, piemēram, Alā, Daugavas promenādē vai Dzeguškalnā. Jo citādi tikai fotogrāfijas kā laikmeta liecinieces mums paliek. Unikālu video materiālu ieguva Latvijas Universitātes organizētā ekspedīcija uz Lejas Bulānes ciemu Sibīrijā. Ekspedīcijā piedalījās Universitātes deju folkloras kopas Dandari dalībnieki pēc tam, kad latviešu skolotāji Juris Zalāns un Arnis Heidemanis mums bija lūguši atbraukt. Īpašu fotogrāfiju kopumu sastāda albumi. Fotoalbumi kādreiz bija ļoti modē. Ar deju saistītas fotogrāfijas parasti fiksētas Jāņos Ziemassvētkos kāzās un arī zaļumballēs. Latviešu folkloras krātuvei ir ievērojama fotogrāfiju kolekcija. Diemžēl reti kurā no tām ir redzami dejotāji, un tās pašas ir tādas, kur skaidri redzams, ka dejotāji pozē fotogrāfam. Diezgan reti, bet tomēr sastopami fotoattēli no 20. gadsimta 30. gadiem. Šeit redzamas kāzas jaunsaimniecībā, protams, dejotāji tikai pozē, bet tomēr tas ir laikmeta dokuments.
Valsts kinofotodokumentu arhīvā glabājas arī nedaudzas interesantas filmas. Te jūs redzat 3 ekrāna šāviņus. Pirmajā tieši pirms 100 gadiem nofilmēta Dejas Sudmaliņas, savukārt 2 kāzu etnogrāfiskas filmas ir jau tādas ar mākslinieciskiem efektiem, bet tomēr nemazāk vērtīgas. 30. gadu otrajā pusē un vēlāk fotogrāfijas, kurās redzam tautas tērpos tērpus dejotājus, tiek publicētas ne tikai Stumbra un Rinks grāmatās, bet arī Elzas Siliņas pētījumos par tautas deju gan latviešu, gan franču valodā. Dažādu organizāciju svētki ar tautas deju priekšnesumiem sākās jau 20. gadsimta 30. gados. Tās varētu saukt par tautiskajām dejām, bet no fotogrāfijām varam spriest gan par apģērbu, gan par apmēram pat par to, kādu deju tie dejo. Un kreisajā attēlā, kur redzam arī koristi, mēs redzam, ka nāk vieni dejotāji un visur vecākās vidējās paudzes ar dvieļiem, bet citi dejo, iespējams kādu ne jau tautas deju. Foto, kino un video materiālu par tautas dejas tradīciju Latvijā un arī mītnes zemēs, kur mīt latvieši, ir ļoti daudz. Tiem visiem būtu vieta latviešu folkloras krātuves fondos, bet kas tos visus savāks? Te redzamie unikālie attēli liecina par mūsu tautiešu uzņēmību. Jau 1935. gadā, kad Londonā notika pirmais starptautiskais tautas deju festivāls, latvieši saņēma atzinību par etnogrāfisko deju saglabāšanu un tautas tērpu kopšanu. Tas iedvesmoja, un jau uz otro festivālu, kas notika Zviedrijā, rudsavnieki devās labi sagatavojušies. Dievam žēl man nav izdevies atrast fotoattēlus ne no pirmā, ne no otrā festivāla, bet toties ir rudsavnieku fotogrāfijas no Elzas Siliņas raksta un no kādas filmas ekrāna šāviņš, kur rudsavnieki redzami pilnos goda tērpos. Tomēr, ja labi pameklē, tad var arī kaut ko atrast. Lūk, pastkarte no 1935. gada starptautiskā tautas deju festivāla Londonā, kur redzami visi 10 mūsu tautas dejotāji. Un tararam! Pavisam labi veicās starptautiskā pastkaršu krājēju grupā, kur izdevās iegādāties šādu pastkarti, kur mūsu dejotāji 1935. gada 15. jūlijā karstā pēcpusdienā pārpildītā Haidparkā dejo 4 pāri, tautu meitas stāv ar karogu un koklētājs maliņā koklē. Nevar iedomāties, vai kāds varēja sadzirdēt, ko viņš koklēja, bet kāds iespaidīgs. Anglijas tautas deju biedrības sarīkotais festivāls izsauca lielu sajūsmu pašā Lielbritānijā. Laikraksti, žurnāli, tā laika prese iesaistītajās Eiropas valstīs bija pilni ar fotogrāfijām un sajūsminātiem aprakstiem. Latvijā gan nevienu šādu tekstu neatrada, bet toties Maskavā iznākušajā žurnālā Peltne diezgan detalizēts apraksts un daudz fotogrāfiju. Iepazīties ar rakstu var Nacionālās bibliotekas periodikas nodaļā. Un tagad varbūt vislielākais mūsu fotodokumentu dārgums, kurš, kā redzams, ir fiksēts 16. gada rudenī Mīlgrāvī, Pirmā pasaules kara laikā strēlnieki rīko izrīkojumu ar tautas deju, kas liecina par to, ka tā ir tautas deja. Gan tautas tērpi, kas mugurā gan vīriešiem, gan sievietiem, gan arī ermoņiku spēlmanis, kas sēž blakus.
Visapjomīgākais un pamatīgākais tautas deju video krājums atrodams Daņu krātuvē. Tas sevišķi ērts tiem, kas nevar vai negrib iedziļināties latviešu folkloras krātuves fondos. Tā nu tas ir. Esam noskaidrojuši, kur var atrast galvenos foto, kino un video materiālus. Tā nu esam nonākuši līdz 7. sadaļai dejas pētnieku darbi. Ja iepriekšējos gadsimtos sveštautieši diezgan kritiski aprakstīja mūsu tautas deju, neuzskatījami to par lielu vērtību, tad ar laiku situācija mainījās. Jau Krišjānis Barons savās Latviju dainās slavēja mūsu rotaļas jeb spēlītes, bet visnopietnāk pirmie pieķērās Jurijānu Andrejs un Emīlis Melngailis. Lasīsim, mācīsimies, sapratīsim, ko viņi gribēja mums pateikt. Šo grāmatu laikam katrs deju skolotājs vēlējās iegūt 80. gadu vidū. Tikai kā šī grāmata varētu būt saistīta ar tautas dejas pētniecību un vēl pirmsākumiem? Izrādās, te ir apkopoti vairāki interesanti materiāli, no kuriem vērtīgākais ir Johannes Rinks teksts. Kā izcilākie mūsu tautas dejas pētnieki jāmin Elza Siliņa un Harija Sūna. Katrs viņi pa savam ir devuši ieguldījumu. Elza Siliņa ir sarakstījusi grāmatu Latviešu deju, kuras pirmais izdevums bija 1939. gadā, bet Harijs Sūna ir sarakstījis vairākas grāmatas, no kā pirmā lielākā grāmata Latviešu rotaļas un rotaļdejas, kas iznāca 1965. gadā, ir ar nopietnu teorētisku apskatu, kurā definēti arī visi žanri – tautas deja, rotaļas, rotaļdejas un rotaļspēles. Bet tautas dejas pētījumi notiek arī tagad, mīļie draugi. Šī bija visīsākā lekcijas sadaļa, bet ne jau tāpēc, ka nebūtu ko teikt. Pētniecība ir dziļi individuāls process, un katram pašam jālasa, pašam jādomā, un lai veicas. Savas tautas dejas dejo gandrīz visi mūsu tautas pārstāvji. Tomēr kāda daļa ir īpaši. Tie ir tautas deju skolotāji un popularizētāji. Šajā sadaļā nestāstīsim par visiem, bet izcelsim dažus. Jēkabs Stumbris ir pirmais, ko var nosaukt par profesionālu dejas skolotāju. Kāpēc tā? Tāpēc, ka viņa diploms ir ar 1. numuru. Otrais pasaules karš izkaisa diždanu ciešus plašā pasaulē. Tie, kuri nepaliek Latvijā, savās jaunajās mītnes zemēs, dibina jaunas deju kopas un neatsakās no folkloras. Tai skaitā, piemēram, arī Fredis Aigars, kurš dibina kopu Toronto un patur diždanča vārdu. Citāds liktenis piemeklē tos, kas palikuši Latvijā. Vieni, kā Velta Cālīte un Alfrēds Rasiņš, pakāpeniski pārtrauc darbību tautas dejas laukā. Arvīds Donests iet citu ceļu. Viņš nodibina savu deju kopu un ar laiku kļūst arī par Emīla Melngaļa tautas mākslas nama direktoru. Ļoti īpaša personība mūsu tautas dejā bija Milda Lasmane, kuru tauta bija iesaukusi par dejas vecmāmuļu. Viņa 30. gados brauca apkārt pa visu valsti, gan pierakstīdama jaunas dejas, gan mācīdama jau esošās. Mainoties varām, Lasmane mācīja pielāgoties gan kopa tautas deju,
gan arī nodarbojās ar jaunradi. Septiņdesmitajos gados viņu aizvien vairāk sāka satraukt tas, kas notiek skatuviskajā dejā. Citēšu fragmentu no Ērika Tivuma grāmatas Dejas vecmāmuļa. Būtiski dejai tomēr ir jābūt tautas dejai, tāpēc nedrīkstam zem kājām zaudēt savas tautas dejas pamatus un raksturu. Ja tie zudīs, nebūs vairs tautas dejas. Tie ir Dejas vecmāmuļas Mildas Lasmanis vārdi, un cik aktuāli tie ir šodien. Protams, mīļie draugi, tautas deju skolotāju bija daudz vairāk. Attēlos redzamie izvēlēti tāpēc, ka viņi pārstāv gan dažādus novadus, gan arī dažādu attieksmi pret tautas deju un paveikto darbu, protams. Oto Vāliņš jau ļoti cienījamā vecumā 92. gadā bija atbraucis pie mums uz Rīgas latviešu biedrību, lai piedalītos Vidzemes dejas dienā, un zinātu, ko viņš man teica. Ļoti ceru, ka nākotnē dejotāji atgriezīsies pie tautas dejas, un tas, ko jūs darāt Rīgā ar dandariem, ir labs paraugs, kā to darīt. Paldies jums! Savukārt viens no Ingrīdas Saulītes labajiem darbiem tautas deju kopšanā ir Deju folkloras festivāla Sudmaliņas iedibināšana. Diemžēl tagad tas vairs nav Deju folkloras festivāls. Puķjānis apbrīnojamā kārtā mācīja piesaistīt apkārtējo uzmanību. Tautas dejas pamatus viņš bija apguvis dandaros, bet repertuāru salasījies Mārtiņa deju grāmatas burtnīcās. Dažas tautas dejas bija iemācījies no savas māmiņas Annas Šēperes. Sniedze Grīnberga un Arta Melnalksne jau studiju laikā Mūzikas akadēmijā pievērsās horeogrāfiskai folklorai. Ja Arta kļuva par ansambļa Zalktis vadītāju un veidoja apdares, tad Sniedze brauca ekspedīcijās un sadarbībā ar Latvijas Universitātes etniskās kultūras centru savāca diezgan daudz laba folkloras materiāla. Pierakstītās tautas un balles dejas abi tūlīt mācīja cilvēkiem kursos, nometnēs un, protams, dejoja danču klubā. Ilgas Reiznieces aktivitātes aptver ļoti daudzas jomas. Tas, par ko Ilga mums jāciena visvairāk, ir viņas spēja kā violniecei paspēt arī iemācīt dančus. Tradicionālās kultūras izglītošanas programmas Pulkā Eima, Pulkā Teku ietvaros ilgā laika posmā ir sagatavoti ļoti daudzi kvalificēti skolotāji, kuri māk tautas deju iemācīt. Attēlos redzamos ļaušu minēt. Etnogrāfiskie ansambļi tautas deju sāka popularizēt jau 20. gadsimta 20. gados. Lielākā daļa tie bija no Lejaskurzemes, jā, tas tiesa, bet arī Latgalē dažs labs dejodnieks sliktāk par Lejaskurzemi, un man visvairāk patīk Rikavas etnogrāfiskais ansamblis. Un ne jau tikai tāpēc, ka viņi dejo Rikavas kadriļu, viņiem patiesībā ir daudz citu jauku, labu latgaliešu tautas deju. Pašdarbības deju pulciņi, kas pēc Otrā pasaules kara tika veidoti gandrīz katrā kultūras namā, ar laiku pārtrauca kopt tautas deju. Tautas deja palika etnogrāfisko ansambļu pārziņā, un dejas pamatus mācīja arī bērndārzā un skolā. Es pats, mācoties Rīgas 20. vidusskolā 60. gadu vidū, pieredzēju to, ka reizi nedēļā starpbrīdī visjaunāko klašu skolēni tika iesaukti cālē, un tur mums mācīja plaukstiņu polku,
Pieaugušajiem, cik zinu, tajā laikā nekāda tautas deju dancošana netika pieļauta vai atļauta. Izņēmums bija Latvijas Universitāte. Studenti 60. gados vēl šan tad uzdejoja pa kādai tautas dejai. Fizikas un matemātikas fakultātē pirms Ziemassvētkiem notika tāds sarīkojums Pelēkais zirnis, kur 70. gadu beigās es arī pieredzēju, ka dejojam tautas dejas. Pirmā folkloras kopa, kas sāka popularizēt tautas dančus, bija Universitātes dandari. Rīgā 80. gadu sākumā bija vairākas vietas, kur notika tautas deju dejošana, jeb kā toreiz teica sādancošana. Ar laiku danči tomēr koncentrējās vienā vietā, kuras sauc par danču klubu, un tas arī līdz šai dienai ir dzīvot spējīgs. Arī ārpus Rīgas notika vairāki mēģinājumi veidot danču klubus. Visstiprāk tomēr turās tas, kur šogrē. Pulkā Eimu un Baltikā danči notiek dienu un nakti jau no 80. gadiem. Tomēr tie nav tieši tautas dejai veltīti festivāli. Ar skumjām jāatzīmē, ka Sudmaliņu rīkotāji ir atteikušies no sākotnējās idejas veidot deju folkloras festivālu. Turpretī iepriecina festivāla Eima rīkotāju, kur piedalās arī skatuves dejas grupas, bet viņi dejo arī tautas dejas un iesaistot skatītājus. Te varam aplūkot dažas mūsdienu tautas deju sarīkojumu, afišiņas un plakātus. Ir arī citi nosaukumi, bet te es lietoju tikai tās, kur vai nu latviešu vai kādā svešvalodā rakstīts, ka būs tautas dejas ar nosaukumu danči. Kā šajā sadaļā noskaidrojām tautas dejas praktiķu, tas ir skolotāju un popularizētāju pulks, tiešām ir ļoti, ļoti liels. Un tas vēl nepilnos 100 gados, kas būs pēc kādiem 200.